Mazlietotu un pārbaudītu automašīnu tirdzniecība kļūst par arvien lielāku, jaunu autotirgotāju biznesa daļu. Reizēm pat tik lielu, ka autocentra teritorijā te vairs īsti nepietiek vietas. Kopā ar nesen iecelto Scandia Motors izpilddirektoru Andreju Pančenko autoziņas viesojas nevis ierastajā adresē pretīm Spicei, bet pavisam otrā Daugavas pusē – lielveikalā Mols. Ja reiz mēs esam tik ilgi tirgu un esam spējīgi bijuši šo pakalpojumu klāstu nodrošināt tik ilgu laiku, tātad mēs kaut ko daram pareizi. Scandia Motors pavisam drīz svinēs 25 gadu jubileju. Hyundai, Nissan un savulaik tik populārajā Mitsubishi tagad pievienojusies arī Škoda. Jaunu zīmolu klāsts stimulē arī lietoto spēkratu izvēli. Vieglās automašīnas, sedanus, hatchbackus, vagonus, principā jebkura marka, jebkura tipa automašīna, kas šobrīd Latvijas tirgu ir pārstāvēta, pie mums ir pieejama un aplūkojama. Lietot automašīnu tirdzniecība šeit balstās uz kvalitāti, uzticamību un servisu, kas tiek veikts Scandia Motors autocentrā. Par tehnisko stāvokli runājot, pilnībā visas automašīnas ir pārbaudītas. Tās tiek pārbaudītas pie mums Scandia Motors servisā. Un šo automašīnu nav maz. Dodamies uz Mola stāvvietas augšējo stāvu. Šobrīd apmēram varētu būt kāds 150 mašīnas, kuras pārstāv kā Scandia Motors zīmolus, tā pieprasītus konkurentus. Šeit ir pilnīgi visi zīmoli, kas ir gan mūsu portfelī, tas Scandia Motors, Nissan, Hyundai un Škoda, bet ir arī vesela rinda ar citiem zīmoliem, kā šis. Volkswagen, Citroen, BMW – tie ir tikai daži no uzrakstiem, ko uzreiz izdodas sazīmēt zem jumta izkārtotajās autorindās. Izvēle, kvalitāte, bet nemaz svarīgi, sausi mati, sausas kājas, tīri smukas mašīnas, var bez stresa apstaigāt mašīnām apkārt, iekāpt, izkāpt, vēlreiz iekāpt, izkāpt un saprast, kas tas mīļais auto būs, ko ņems līdzi uz mājām.